Thank you. Tādā karā esam tā kā tikuši Kosovā iekšā. Episki. Nu ko, Kosovas pusē esam bez problēmu tikuši cauri. Visam. Tagad ir jāizvērst kaut 14 km aplīts. Ieliču aizmugurā cenas, ka nenāks man stopēt filmēšanu vai kaut ko. Tas par šeit kā brīdināja. Šeit ir sāpien aplietas. Tādā garā. Kosovo. Tirāna 312, Podgorica 305, Niša, Serbija 196 km. Stilīgi. Tāda bagāta, tur nav tā Kosovo. Tikai organizācija. Jā, baigā krīze. Es neiebraucu Kosovas pilsētiņā, kur sauc Eles Hanī. Un, principā, pēc būtības tā kā Kosovās pirmo reizi. Liekas suvenīri no katras valsts. Kur es te viņu tādu dabūšu pilsētā, kur turists, man liekas, neviens tāds kā mūsu vismaz rītīgākais neviens nav redzējis. Ja jau divos veikalos apjautājos, viņiem ir suvenīru bode, viena aizdzen uz otru veikalu, otrs teica, ka nav. Kaut ko vismaz simbols. Nu ko, pie suvenīru netiku. Nopirku Kosovā ražot vafeli. Viņas papīrītes arī būs kā galvenais suvenīrs no šejienes. Tagad tāda normāla pilina lietiņš. Pārcēnēs pār ceļam. Pamatījis viņš uz pilsētu. Apskatīsies ceļus uz Bulgāriju. Jā. Pamatījis viņš šo pilsētu un tad augstā kalnā līdz Ziemeļmaķedonijas robežai atkal. Tādā garā. Komplekss industriālais normāls. Tāda industriāla pilsēta, tāpēc arī suvenīrus netiek. Ir okei. Sēldienināšos. Nu ko, lietas beidz pilēt tagad. Sāk pilēt Sviedri. Robeža ar Ziemeļmaķedoniju ir augstu kalnā. Nu tā kādus 340 metrus. Būs tas vairāk jāpakāpj uz augšu, tā kā tas tā jātiek. Pēc apskuses skaists ceļš. Mums tāds, ka jau pilnīgi serpentīniņā jāiet uz augšu. Nu, ir prikals. Ceļš uz robežu vērts ar rīktīgiem laukiem. Paši vien vispār laukieši redzētu. Jā, viņš ir dūma. Kā tā arī. Reālā vieta, protams, viss kārtībā. Braukt. Kaut kas svādāts, ja? Tāms arī teica, ka labs asfalts būs. Kā šīdā vēl lēdē. Super, viedamajā. Klāt ir riklēt tajā no kalniem, kādu kilometru vai divas no Kosovas robežas. Simnieks. Jauns simnieks jaunā dienā. Pagaidām ļoti skaistā brīdī. Tikko rīktīgi kāpājām pret kalnu. Tagad ir sācies pasakains, skaists asfaltēts nobrauciens. Un principā, līdz pat pašam galvenmērķim, Tetovo pilsētē, Ziemeļmaķedonijā, kur mēs pārnešam, tagad ir kādas 33 km no šejienes. Ceļš ies reāli uz leju. Droši vien netik stāvi kā šobrīd, bet uz leju. Baudām! Jo kas nebauda, tas kāds. Tas pats. Eitu nost. Stilīgi. Vajag bildīgi. Debesu ceļš. Nereāli. Tāds slikums, protams. Visam jābūt ar rociņu. Paskat uz šīro. Eitu nost. Vāranos. Again, čaurā. Ko? Vietējā kosovāņu bodē. Kāds šitā te viss. Baigi lēti arī īstenībā. Tāpat limpeni 60 centi. Valsts bunžīm bija 40 centi. 40 centi. Lēta valsts.
Stilīgi. Tātad, mēs nākam no Haniela Zīta, 13 km caur Garanču izlaidām. Tūlīt brauksim pāri robežai. Burtiski, nezinu, 3 minūtes riču kasam uz robežu. Nu, ko, cik fiziski ātri iespējams tik pāri robežai ārpus Eiropas Savienības. Tagad 4:51, barjera aiztaisās. Tātad jāstā. Laika kavēts. Thank you. Hello. Thank you. Kosovas pusē esam cauri minūtē tikuši. Vai būs vēl jautājums? Azerbaidžānas Republika. Būs vēl? Jā. Paldies. Vai nebūs? Brauc! Droši vien, ka brauc. Te jau ļoti labi vidējo ātrumu uzstādam šodienai. Vienkārši tāds ļoti garš lēcens nobrauciens, šobrīd 37 km/h. Stilīgi. Vienkārši uz leju, uz leju, uz leju. Pa plātu labu vilceļu. Nu jā, tā var biežāk darīt. Jā, mums jāveic apdzīšana. Ierīkojas Tovo pilsētā. Principā mūsu galvērķi, kur mēs nakšņosim, lai gan mēs īsumā nakšņojam kādu kilometru ārpus pilsētas šoseis malā kādā viesnīciņā. Tā jā, līdz galvērķim vēl 6 km gan, bet viens posms. Un tāds, domāju, diezgan skaists baudāms posms. Interesants urbānais gabals. Jāžam. Nu ko, pateicoties Googles norādēm, atlikušie braukt, jā, ok. Līdz viesnīcei 2,8 km, bet 2,3 tagad jāvalk pa lielo bāņa malu. 120 te var braukt mašīnas, protams. Nīlēs. Google te bišķi mani iebērt. Vējš matos un mati blīvo, tu sēdi korķī, es garām lidoju. Tev skābais ir iemeties sejā, ķer manu smaidu, lidojam vējā. Un es minu bez apstājas, kopi, uz mani tik atskatās. Manās ausīs skan vārdi ar atskaņām, un es līdu ar rokām atplestām. Kamēr tu sev pie sava auto, bez kandiškas lādējies tu raudot. Es tinu bez apstājas, kopi, uz mani tik atskatās. Un ja kāds nospēs manu velo, es salauzīšu viņam kājas. Viņa kājām būs jātaisa remonts, slikta diena, slikti būs gājis. Go! Un mans velo mani aiznes. Go! Bez piena un bez maizes. Go! Zila zāle, zaļa debes. Go! Viens miers virs zemes. Go! Un mans velo mani aiznes. Go! Bez piena un bez maizes. Go! Zila zāle, zaļa debes. Go! Viens miers virs zemes. Tu dedzini degvielu, es dedzinu taukus. Mēs reti redzamies, jo tu stāvi, bet... Labrīt, 6. diena Ziemeļmetālijā. Nesēc aizmirst uzlādēt GoPro, kā šodien pārāk daudz varbūt nesanāks safilmēt. Bet, jā, plāns tātad šodienai kaut kur 100, 1000 km, būs lietas. Tādā garā, jākapā. Pagaidām vēl jāsros, kur rokas jāpār. Viesnīcā tikai pat jāiztikā.
Zila zāle, zaļa debes. Go, go! Nu jā, par cik šeit ir Ziemēju Maķedomnijas tāds lielākais puslīdz plakanais reģions, kur var kaut ko audzēt, kaut kāds, nezinu, ēdienu iegūt. Tad, tā kā mums Renzē, koķis. Tad, nu jā, visi šeit dzīvo. Pēdējie 26 km šodien braukt, principā 90% ir pa apmēram šādiem ceļiem, pa šādu apbūves līmeni. Tā kā jā, tagad esmu tādā Gostivaru pilsētiņā, tādā baigā buržma, baigais auss. Bet nu neko darīt. Nu ko, diemžēl vienīgais ceļš pāri kalniem šai pusē, ja negrib baigo vīkumošanu pa maziem ciemiem, ir gar lielā šosei. Te nu mēs esam liels karjeras, lielā šosei un diezgan liela kalni. Braucam tālāk. Esam piesējuši uzdienā, stāvam viestiņām Novo. Elvis pakaļ par Rāzarmā. Baznīca. Kaut ko ar pošu apkārt paskatīšos. Kamēr gaidām, lai pankūras iztiek. Ziemā te ir ūdens izmets jau. Arī tāds viss izskatās. Cik žēl, ka es nepaspēju ieslēgt kameru, bet nu labi, ripoju lejā no kalna pēc 2 km stundā. Nebija špācis pārskrēt par ceļu. Pirmo reizi dzīvē dabā redzu lāci. Jā, es tik žēl, ka nedabūju kamerā. Kas uz skatu tas bija? Ja nu pēc tur kaut kāds viens ar Volkswagen brauc, varēs apstiprināt. Viņš arī redzēja. Jā, pārējie visi ir pietiekami priekšā, es no tiesas neizturēt. No biedriem, diemžēl, nav ar ko dalīties šajā skatā. Laižam tālāk. Pa kādām klintīm mēs te braucam. Jau, cik labajā pusē arī tas kalnu akrīt plūst. Smuki, smuki. Tomēr. Nu ko tā, baudot, ripinoties lejā pa kalniņu. Ko es redzu? Simtiņš. Līdz nobraukts. Ja godīgi nav nejausmas, cik vēl ir palicis, labākais minējums būtu kādi 35 šodienai. Kad, nezinu, 20. Ja es braucu pa pareizo ceļu. Svaitā būtu, tad nu, 20 līdz Tebaras pilsētai. Tad labi pauzi uzēdīsim vidējos burakus. Droši kaķi gaļu vai kaut ko tam līdzīgi. Un tad ir 15 līdz 0 nakts mājai, kas pati par sevi ir jau 5 km iekšā Albānijā. Tā kā pēdējie brīži, pēdējie kilometri šai dabas ziņā varanējai, citādi ļoti viduvējai valstī Ziemēju Maķedonijai. Vai te bija vērts braukt? Droši vien, ka vajag, bet nekas tīši, jā. Jā, tā. Kopā to pašu kalnu attīstās. Līdz domāju, kārtīgi izklausīsies un iedibīs. Kā burzmata. Ep. Thank you. Tā kā burzma. Šaura ieliņa. Es tam māc. Ko? Esmu platāk ceļa. 8 km no mūsu. Nē, kāds 6 km no mūsu galviestības. Kā Albānijā. Baigā misija. Ko bija vajadzētu magnētiņu dabūt. Tāda šāds, zin kā. Es te viņu dabūšu, protams. Jūs jau tam iemīsties. Aplēt nobraucamās. Izskrēja pasticiem atlapas arī Sunīrē. Tur man parāda šviezens savu čumam. Čums šēro savu ekrānu ar drošības kamerām. Čumam laikam piedara veiklīši pāri ielai no Sunīra bodas, tā sanāk. Viņš ar savam drošības kamerām parāda, kur var atrast Sunīra bodu, parāda kartē adresi. Tā ir paveicies, ka tieši mūsu maršruts iet pa to ielu, kurā ir Sunīra boda. Tā lūk. Jā. Latvijā tur vēl, nezinu, papildus
veiksmi. Jā, tas brauc. Nu ko, no Ziemēm Maķilnijas ārā tā kā esam tikuši. Tagad paigā blokādi. Šis laikam negrib cejot. Jātiek pa Albāni jāiešā. Nu vēl neesam oficiāli robežu kontrolas vēl. Albāņu asfalts. Jau izskatās diezgan jaukas.